uzliksim uz galda vienu būtisku jautājumu. Un jautājums izklausās sekojoši, kāda ir mājdzīvnieka vērtība šodienas jaunietim? Sindī, tu ar saviem kolēģiem ieguldīji ļoti labu darbu, aptaujājot tādu iekšējo skolu socioloģiju, uzdot konkrētus jautājumus. Mēs esam saņēmuši šīs atbildes vairāk nekā Vairāk nekā 200 atbildes mums ir. Vairāk nekā 200 atbildes no dažām Latvijas skolām par jautājumiem, kas skar jaunieti un mājdzīvnieku. Mēs šim iziesim cauri un noreflektēsim caur mūsu diskusijas dalībniekiem. Šajā mirklī, Sindī, tu ieņem kādu ērtāku vietu, es ieņemu šeit blakus vietu. Gribētu aicināt šeit mūsu diskusijas dalībniekus. Ar aplausiem sagaidīsim psiholoģi, psihoterapeite, kā arī televīzijas personība. Vienkārši brīnišķīgs, sirsnīgs cilvēks. Aina Poiša. Aina, labdien. Nāc, lūdzu, ieņem vietu. Ainiņ, čau. Pastāst, izvēlēs, ja, kas pirmais brauc, tas pirmais dīvānā sēž, kā saka, ja. Terapeite, psiholoģija, kas specializējas darbā ar bērniem, pusaudžiem un pedagogiem. Gunita Klemberga. Gunita, labdien. Ugunīgi, ja. Nu, labi, parasti jau pacienta dīvānā sēž, ja. Labi. Dzīvnieku pansijas Ulubele pārstāve, Diana Elekse. Diana, sveika. Gaidīsim, jā. Nu tad, dāmas, jā. Un mēs ieliksim jaunības dzirksti, jo, kā es minēju, tad šie jautājumi būs caur jauniešu prizmu ļoti daudz vērsti. 5. klases skolēns, aktīvs brīvprātīgais dzīvnieku patversmēs. Ričards! Dodies, pa vidiņu iesēdies. Jā. Dārgie draugi, mūsu saruna būs diezgan dinamiska un aktīva. Ja jums ir kāds jautājums, remarka, iesterpinājums, vai jūs gribat apgāzt kādu faktu mūsu runāto vai teikto, jūs droši varat izmantot 5. krēslu, jeb 5. mikrofonu. Ja? Viņš būs šeit pat pie manis, tā kā, ja ir vēlme kaut ko paust, lūdzu piedalieties. Ja? Neesiet pasīvi, esiet līdzatbildīgi un līdzdarbojieties ar mums. Nu, klau, draugi, tad mēs sākam ar... Pirmo daļu, pirmo jautājumu. Mājdzīvnieku vērtība jauniešu acīs. Es varbūt atļaušos sākt ar tevi. Kas tev, taviem draugiem, paziņām ir šodien mājdzīvnieks? Kā jūs viņu skatāties? Nu, man tas ir ģimenes loceklis. Ģimenes loceklis? Jā. Pirmajā pakāpē, tā kā domā, tā kā māsa vai brālis? Protams, tas ir tuvākais ģimenes loceklis man. Vienmēr esmu audzis ar suņi, kaķi, un emocijas ir tikai pozitīvas. Jā. Tavā draugu lokā ir līdzīgi vai citādāk? Manu draugu lokā ir tieši tāpat. Tieši tāpat. Tu labā burbulī dzīvo, kā saka. Vai ne? Ja tā drīkst teikt. Vai tu esi dzirdējis paziņu lokā, ka uzskata citādāk? Kā saka, kas kaķis, lai viņš iet ārā tur -25 grādos? Esmu dažreiz sastapis tādus cilvēkus. Ko tu esi iekšēji padomājis par viņiem? Kad varbūt viņiem ir kāda trauma vai bailes, un tāpēc viņiem nav tik tuvu. Labi. Paldies par tavu atbildi. Mēs ieskatīsimies, ko saka mūsu socioloģija. Es varbūt piecelšos kājās, lai es redzu šos vārdus. Tad mēs uzzinām, ko tev nozīmē mājdzīvnieks, kādu vērtību tu viņam piešķir. Šo mēs noskaidrojam Latvijas skolās. Mēs to redzēsim. Te tāds ideju mākonis, kas tika apkopots. Ja? Visvairāk dominē Ričarda paustais ģimenes loceklis. Numur 1. Un es teiktu, labi, atvainojos. Numur 1 - mīlestība. Numur 2 - ģimenes loceklis. Draugs, mīlīgs, atbildība, atbalsts. Tad, piemēram, ir tās tēze daudz nozīmē. Ļoti vajadzīgs. Un man interesanti, kas aizķēra viens īpaši. Man mājdzīvnieks ir kā bērns. Bet to saka skolēni. Ja? To nesaka ne mammas, ne tēti, to saka skolēni. Es varbūt palūkšu, noreflektēju uz to, kas izskanēja šajās tēzēs. Es nolasīju populārākās, tur ir vēl. Man liekas ļoti precīzi, teiksim, bērns, kas tā kā attīstās un mācās saprast pasaulē, kur viņam ir arī kaut kas jāiegūt, nevis tikai jāpaņem no pasaules, un ka ģimenē dzīvnieks tika vienkāršā veidā iemāc to vārdiņu atbildība, pienākums, nesautīgums, tā kā izjust kopīgi prieku ar dzīvnieku. Viņš taču ir tik
es domāju, tāda beznosacījuma mīlestība, ko mēs ar dzīvniekiem izjūtam, ir kaut kas tik ekskluzīvs, jo ar cilvēkiem vienmēr ir jāsaskaņo noteikumi, jāpazaudē, reizēm ir tā sava sajūta, lai tu sāc vai nu pielāgoties, vai upurēties, bet ar dzīvnieku skaidrs, ka viņš ir no tevis atkarīgs, lai tu mācītos maigumu izrādīt, lai tu viņu pieņemtu kā savējo, bez augstprātības, ar tādu mīļumu un izpratni par to. Mans dēls man tikko teica pirms pāris dienām, ka viņš savam sunim ir pasūtījis čībiņas augstam laikam. Jūs varat iedomāties, es kā mamma, kā lepojos par viņu, viņam jau tagad būs 40 gadi, bet viņš kā bērns iemācījās rūpēties par dzīvnieku, kur vienmēr mūsu mājās ir bijuši. Un tagad viņš pats ir saimnieks tam dzīvniekam, un viņš uztraucās un nedzen savu suni -20 grādos ārā ar ķepām. Viesturdārzā es arī esmu redzējis suni ar Balenciaga jaku. Jā, tāda pat man nav. Dieva zīmes, jā, visādi ir. Paldies tev. Diana, raugoties uz tēzi, kas bija atbildība, es domāju, tu apstiprināsi no Ulubelšu kontekstā, es zinu arī citu patvērsmu kontekstā, pēc svētkiem, kad tiek uzdāvināti dzīvnieki, paiet kaut kāds periods, 3-4 mēneši, tas vidējais, ko es skatījies socioloģijās, un tad tas dzīvnieks vairs nav vajadzīgs. Un tad atbildība pazūd, un tad viņš nonāk kādā dzīvnieku patversmē. Nu, es jau Ulubels piemēru to var minēt. Kā tu to redzi? Kur tā atbildība tur parādās, jo mīļiem bērņiem forši dāvanu uzdāvina to kaķu vai suni, un tas zina, viņš izmās skrāpē un čurā, johaidī. Ja? Nu, nedarš tas mums. Nu, vispirms es gribētu teikt, ka Ričards, man liekas, ir tāds Latvijas sabiedrības nākotnes ideāls. Es ļoti ceru. Jo šeit, man liekas, ir visi tie 3 elementi kopā, gan ģimenes ietekme un piemērs, gan skolas piemērs, gan arī, es domāju, tāda iedzimtā, dabiskā empātija un vēlme palīdzēt. Bet runājot par to dāvināšanu, jā, patversmē mēs, protams, redzam visu sabiedrības spektru, no mīnus bezgalības līdz plus bezgalībai. Jā. Mēs redzam ģimenes, kas atnāk ļoti atbildīgi un vēlas adoptēt, tātad paņemt ģimenē dzīvnieku. Ar saviem bērniem ir izrunājuši visus šīs jautājumus, un bērni tiešām atbildīgi pieetam, un ir situācijas, kad atnāk ģimene, un mēs skatāmies un domājam, ka tie vecāki patiesībā ir vēl, ja tā var teikt, dumjāki par tiem saviem bērniem, un patiesībā viņi vispār neapzinās, ko viņi dara. Un tad mēs, protams, vienmēr patversmē ir šī iespēja pateikt nē, Jūs pasakat arī nē. Ja mēs uzskatām, ka šie cilvēki tā kā nav gatavi paņemt ģimenē dzīvnieku, bet, protams, ka tā ir patvērsme. Viņiem atliek aiziet mazliet tālāk līdz SS sludinājumu, teiksim tā, portālam, un tur neviens nepajautās vai nenoskaidros par viņu ģimenes gatavu adoptēt dzīvnieku. Jā. Bet par to atgriešanos patvērsmē, es domāju, ka mūsu pieredze šobrīd ir tāda, ka varbūt uz svētkiem gluži vairs tā nedāvina dzīvniekus, bet to, ka dzīvniekus paņem kā mazus kucēnus, kaķēnus, kā rotaļlietas bērnam, un tad ar domu, ka, protams, es ņemšu kucēnu, jo viņš izaugs tāds, kā es gribu. Bet viņš jau neizaug kā zāle. Viņš jau ir jāaudzina. Jā. Un tad, kad tu saproti, ka tu viņu neesi audzinājis, un viņš ir izaudzis kā mežonis tavuprāt, tad gan ir tas brīdis, kad cilvēki ļoti bieži ved atpakaļ savu dzīvniekus vai pamet kaut kur. Un mēs ļoti bieži redzam, ka dzīvnieks ir kaut kur klaiņojošs. 8-9 mēnešu vecumā, kad suns jau ir sasniedzis to savus pusauģu gadus un vairs nav īsti valdāms, ja viņš nav audzināts, un neviens viņu nemeklē. Un tad ir skaidrs, ka mēs pēc viņa uzvedības redzam, ka cilvēks nav viņus audzinājis, bet viņš arī negrib viņu vairāk. Jā. Un ar to beidzās viss šī jaukā. Tas dāvanas posms. Runājot par dzīvnieku kā dāvanu, man arī bijis tā, ka arī prasa, uzdāvinās tur kucēnu. Kā komunicēt ar bērnu? Ričards jau ir apzinīgs puisis, kā viņš zina, grib vai negrib. Bet kā komunicēt ar bērnu, kas saka, es gribu dāvināt dzīvnieku? Standarts jautājums, man liekas, tur katrs saskarās ar to, kam ir bērni. Tā, laikam tā pirmā atbilde ir tos, kad dzīvnieks tā dāvana nē. Vispār nē.
Bet, jo tā ir ļoti liela atbildība, un ja mēs domājam par bērnu, protams, tas ir jautājums par vecumposmu, jā, un jo mazāks bērns, jā, tā nebūs dāvana, jo tas ir vecāku pienākums un atbildība, iemācīt to atbildību un rūpes, jā, un patiesībā mazā vecumā bērns nemaz nevar izprast, ko nozīmē tāda atbildība. Nu, tā kā, es domāju, tāds 3, 5, 7, 8 un pat 10 gados bieži vien tā spēja saprast, ko tas sevi ietver iekšā, bērnam nav. Ja? Un tāpēc pateikt, ka, ok, mēs uzdāvināsim tev, nezinu, suni, kaķīti, kāmīti, ja? un bērns tagad spēs par to parūpēties, mēs mānam paši sevi. Ja, tā ir vecāku atbildība. Ja mēs nolemjam bērnam uzdāvināt suni, tad mēs nevis dāvinam bērnam suni, ja, bet tas, kā viņš teica, patiesībā mēs paņemam sev ģimenes locekli, ja, par kuru mēs visi kopā rūpēsimies, un tas ir kaut kā tāpat kā ienāktu ģimenē vēl viens bērns. Ja, mēs viņu iepazīstam, mēs kā vecāki viņu sākam audzināt un pakāpeniski bērnam parādam to piemēru. Ja, un tā nevar būt bērna atbildība. Paldies. Šī temata kontekstā, arī Ulubēlas kontekstā, es esmu braucis, man ir šī kārtiņa, es drīkst braukt pastaidzināt suņus. Mēs arī Ilzi Džonsā, mēs runājam par vienu jautājumu, es saku, kas ir tie cilvēki, kas tos dzīvniekus pamet? Es saku, es savā paziņu lokā, es nevarētu nosaukt kādu, kurš varētu darīt pāri vai pamest. Viņš saka, tu nespēji iedomāties, tie cilvēki mums ir līdzās. Man grūti iedomāties, ka kāds šajā zālē ir kāds, kas varētu mežā piesēt suni un aizbraukt. Es nespēju iedomāties. Viņš saka, nē, tici man, viņi ir līdzās. Man neiet tie faili kopā. Man godvārds neiet. Kad es esmu piesējis, atstājis. Jā. Ejam uz priekšu. Mūsu nākamais jautājums arī socioloģijā, ja? Kad tev saka, ka kaut kas ir pareizi. Mēs runājam par jauniešiem vai nepareizi, kurā tu visbiežāk ieklausies, ja jaunieši, kamā ieklausās jaunieši. Palūkosim tā. Tādēļ mēs redzēsim arī, kādi bija mūsu rezultāti šīs socioloģijas. Jā. Un tā tad izskatās apmēram šādi. Tikko minēju, es jums nolasīšu, lai jūs arī zinat, kad tev saka, kas kaut kas ir pareizi vai nepareizi, jaunietis biežāk ieklausās kamā. Vecākos 73% saka. 73% vecākos, 12,5% saka skolotājos. Un nākamais lielais tāds ievērojamais pīrāgs ir klases biedri, draugi, tuvākie. Es arī gribētu sākt, Ričard, ar tevi. Kuros tu ieklausies? Kas ir tavs? Kas ir tava autoritāte? Es tev saku, ka tā un tā, saka, es darīšu tā. Es teiktu vecāki un skolotāji, jo man ir paveicās dabūt vislabākā skolotāja. Mēs esam ar klasi braukuši katru nedēļu uz Ulubeli. Par to esmu ļoti pateicīgs savai skolotājai. Redzi kā? Klausā skolotāja. Ko jūs, dāmas, secināt? Ko tu secināt no šī topa, ko es tā nolasīju? Dominē vecāki un skolotāji. Ko tas pasaka? Tas pasaka diezgan labu ziņu, ka vecāki ir nevis autoritāras būtnes, bet ir autoritātes, kas kaut ko saprot par vērtībām, lai ieaudzinātu cilvēkos krietnumu, iejūtību, empātiju. Tās ir tās īpašības, par ko mēs ļoti daudz cenšamies runāt, lai kaut kā to mūsu garu uzturētu dzīvu, lai mēs savā patērētāju sabiedrībā nepazaudējam būtiskāko cilvēcību un cieņu arī pret dzīvniekiem. Mums ir ļoti daudz jāmācās cieņu pret cilvēkiem. Ar cilvēkiem vienmēr ir karstas diskusijas, kā mēs to robežu jūtam, kurā brīdī mēs pārkāpjam, kurā nē. Ar dzīvnieku ir savādāk jāveido attiecības, ir jānovērtē to. Viņš tiešām ir atkarīgs no mūsu rūpēm, lai arī viņi spēj izdzīvot. Viņi spēj izdzīvot, bet viņi nav pelnījuši tikai izdzīvot. Viņi ir nākuši šai pasaulē, lai dzīvot tieši tāpat, kā mēs vēlamies dzīvot. Un būtu cilvēkam tā kā palīgs nospodrināt varbūt tieši tās cilvēciskās vērtības, kas saucās mīlestība, ir arī rūpes. Jā. Nevis tikai par sevi, bet arī par savu tuvāko. Tieši tā, precīzi. Pirms jūs uzzināt rezultātus, ja es jums uzdotu šo jautājumu, jūsuprāt, kas ir jauniešu autoritātes, vai cik daudz no jums teikt, ka tie ir sociālai tīkli un viss, kas notiek tur? Cik daudz no jums teikt, ka tas būtu tā vide? Normas tik daudz, jo es arī teiktu tieši tāpat.
Jā. Šis apgāde, man bija šis šoks, mēs sindījām par rezultātus, man likās, kaut kas nav ritīgi, tā kā te nav jābūt ritīgi. Saku, nē, tie ir īsti rezultāti. Jā. Lūdzu, Gunit, jā, lūdzu, remarka, protams. Izcīdošos, jā, tā kā rezultāts, pirmā domā, mēs, ka te ir tikuši jaunieši, kuriem ir labas attiecības ar vecākiem. Tā kā izlase, jā, izlase kaut kāda. Papildus jautājumu par to, kādas ir jūsu attiecības ar vecākiem. Man liekas, ka tāda ailīte par to, ka man ir labas attiecības ar vecākiem un es uzticos vecākiem. Tur būtu papildus. Tas ir ļoti liela, kas, man liekas, parādās šajā. Es protams, Šis ir dažādās skolās. Cik skolas Indija kopā aptuveni? Tur bija vairākas skolas. 10 kaut kādi vairāk? Vai cik bija? Aptuveni. Aptuveni, jā. Ap 10 dažādās vietās Latvijas. Jā, bet tas ir vienkārši, jā. Bet, protams, tas ir tāds pirmais, par ko es iedomājos, ka man liekas fantastiski, jo tas parāda to, ka tam vecākam ir liela nozīme, jo patiesībā tādos 7-10 gados bērniem ļoti liela autoritāte ir pedagogs, jā, un pusaudzgados, tie ir vienaudži, jā, tas ir, un sociālajie tīkli, bet ar nosacījumu, ja viņiem ir labas attiecības ar vecākiem, tad tur tā situācija mainās, jā, tāpēc. Jā. Cik Ričard, tev ir bieži tāda iekšēja sajūta, ka tev skolā stāsta vai pieaugušie stāsta kaut kādu, kā ir jādzīvo, kā jābūt, un tev kaut kā viņi tur kaut kāds pekstiņš stāsta. Es īsti nepērku šo, ko jūs man stāstat. Cik bieži tev ir tāda sajūta dzīvē? Saki godīgi! Jā, bet tā dzīvē, 100 punkti ir tāda sajūta kādreiz, vai ne? Ko tu tur stāsti? Jā. Ko tev brīdī padomā? Kad es pat nezinu, vienkārši es klausos vienkārši, jo man interesanti, kas būs. Ko vēl man mēģinās iestāst? Jo ļoti bieži ir tā, ka pieaugušie stāsta kaut ko un rīkojas paši diametrāli pretēji, vai ne? Jā. Pielaist klāt savas domas, kas būtu tavs secinājums par šo te? Kas ietekmē viedokļus, izvēles, skatījumu, vērtības, kā veidojās? Mēs ļoti labi to redzam Ulubeles cilvēcības skoliņā, kas ir izveidota tieši tādēļ, lai bērni redzētu, ko nozīmē rūpes par dzīvniekiem, lai viņi iemācītos to darīt un novērtētu, ko tas nozīmē, ka tas būs jādara katru dienu. Un ir ļoti interesanti, šī cilvēcības skoliņa jau 9 gadus darbojās. Ļoti interesanti redzēt, kā bērni, kā viņi novērtē, tātad viņi tiek atvesti pārsvarā tie bērni, kuru vecāki jau tātad ir mācījuši šīs rūpes un empātiju pret dzīvniekiem. Bet tad, kad viņi ir šajā skoliņā, viņi patiešām redzēt, ka viņi ļoti augst apgūst tās zināšanas. Un tad, kad viņi atgriežas mājās, tas feedbacks no vecākiem atpakaļ ir, viņi mūs tagad pamāca, kā vajag darīt. Un viņi nekautrējās, piemēram, ja viņi redz uz ielas vai kaut kur kaimiņos vai ģimenes plašākajā lokā, ka kāds kaut ko dara ne tā ar dzīvniekiem. Viņi aizrāda. Ļoti daudz bērnu, kas varbūt ir bijuši kautrīgi, kas ir bijuši, kas nav spējuši paust savu viedokli. Šeit viņi ir apgūši zināšanas, viņi apgūši pārliecību tātad, un viņi saviem vienaudžiem spēja kļūt par autoritātēm tieši šajā jomā dzīvnieku aizsardzības vai dzīvnieku aprūpas jomā, un tas arī ir ļoti, manuprāt, ļoti vērtīgi, un tas ceļ bērnu pašcieņu, un tas, protams, ceļ arī, man liekas, viņa, apkārtējo gan zināšanas, gan arī to novērtējumu. Ir kaut kas novērojams, kā ir Rīgas aglomerācijā un kā ir Latvijas reģionos, es saku, provincē, jā. Ir kādas atšķirības starp šo te attieksmi? Varbūt tavs vienkārši novērojums. Ja nav, ir. Pretstatīt Rīgu un laukus, bet es teiktu tā vecā domāšana, tā viduslaika domāšana un tā 21. gadsimta domāšana. Jo arī laukos cilvēki, vai provincē, kā tu saki, ir ļoti dažādi attieksmi. Šā Rīgā ir cilvēki, kas atnāk un saka, jūs te man visu mūžu ir suņi bijuši, jūs te man nemācīsiet, kā man te tagad darboties. Ja, tad vispār nav vēlēšanās neko jaunu apgūt, mācīties vai uzklausīt. Paldies Dievam. Mūsu vēl viens bloks attieksmes spoguls rīcība pret dzīvnieku. Mūsu socioloģijām tika secināts sekojoši. Tika uzdots jautājums, ja es redzu, ka kādam dzīvniekam tiek darīts pāri, es iešu garām, jo man bail, iešu garām, bet pateikšu mājās, iesaistīšos uzreiz, nezinu, ko darīt.
Ja? Palūkojam rezultātus. Tā, tad mēs redzēsim arī uz ekrāna. Tātad, jā, jūs varat ielūkot. 61% uz šo te jautājumu atbildēja, ka iesaistītos un mēģinātu palīdzēt. Jaunieši saka. 61% saka, ka viņi iesaistītos, tieši te, ko Diena minēja, tāpēc es gāju šo. 29% principā saka, ietu garām, bet mājās vai skolā pateikt pieaugušajiem par šo situāciju. Tātad tik un tā būtu rīcība, un tāds mazais pīrāgs ietu garām, jo nezinu, ko darīt. Ja, arī. Un otrs, un pats pēdējais, vismazākais, paietu garām, jo uz mani vienkārši snietēts. Es zinu, man ir vienalga. Absolūti mazākais. Ričard, vai tev dzīvē ir bijusi situācija vai taviem draugiem, kur ir kaut kāds gadījums, kāds dara pāri dzīvniekam? Vai tas ir pagāmā daudzoties vai vienalga kādā vietā? Kā jūs esat rēģējuši? Tieši man tādas situācijas nebija. Bet, ir bijušas situācijas, kad, piemēram, tur cilvēks spēlēs ar suni un var redzēt, ka kaut kas ir, ne tā. Jā. Bet atliek cilvēkam vienkārši pateikt, kā rīkoties. Un vairākos gadījumos cilvēks vienkārši uztver šo informāciju un turpmāk tā nedara. Ko tu darītu? Jūs redzētu, ka mēs tagad ejam pa Baronu ielu un kāds onkulis vienkārši kaut kādu siksnu vai koku sit savu suni, jo viņš redz, viņš ir izdomājis pačurāt pie Hesburgeru durvīm. Viņš vienkārši brutāli viņš sik. Ko darīt? Kāda būtu tava reakcija? Ja es būtu ar pieaugušo, tad es spietu un pateiktu, ka tas nav normāli. Mācis. Man te nebūtu bailes? Ja es būtu ar pieaugušo, tad nē. Aha. Redz, jā. Tas šis ir būtiski. Ja tu būtu ar 3 draugiem kopā, modelēt situāciju. 1 varētu filmēt un 2 varētu iet klāt. Tieši tā. Viens filmē, pārējie apstrādā. Precīzi. Un ļoti tik perfekti iezīmē, jo tā kamera mūsdienās, kamera ir kā ierocis. Ja kādreiz izvilka ārā tur plinti vēl kaut ko, šodien ierocis ir kamera. Principā uzreiz atbruņo to cilvēku. Viņš saprot, ja viņam ir kaut kāds smadzenes vēl palikušas tajā viņa kapsulā, ko sauc pa galvu, viņš visticamākais rīkotos citādāk. Jā. Pastāmies nedaudz uz priekšu, es palūkšu tev iedot vienu komentāru. Vai sabiedrībām vispār ir pietiekoši skaidri sabiedriskā vienošanās, ko var un nevar darīt ar suņiem? Jo reiz pa reizē mēs arī plašsaziņu telpā redzam labturības noteikumu pārkāpumu. Tad ir visādi krūmu audzētāji, kas audzē noscīt šķirnes suņus. Tad ieved no kaimiņu valstīm, kur tur trakums sēgas vēl kaut kas. Tā kā noteikums ļoti skar arī policijas šefs saka un prokuratūra. Mums likumi vienkārši izcili. Jautājums, kā mēs viņus ievērojam un kā mēs ievērojam to sabiedrisko vienošanos. Mēs esam pieraduši, ka mēs kungi novāk cepuri ienākot telpā. Tā dara pieklājīgi vīrieši. Tā ir sabiedriska vienošanās, kas nav likumā rakstīta. Kā ir šajā jautājumā? Es laikam atbildēšu, ka tādās 2 aspektos, varbūt kaut kādā ziņā, kas ietvers iekšā arī pārējo. Diemžēl Latvijas sabiedrībai vēl ar vienu ir diezgan liela tolerance pret vardarbību. Jā, un tas ir kaut kas tāds, ko es gribu tādas 2 lietas salikt kopā droši vien, jo mans darbs diezgan daudz saistās ar bērniem un pusauģiem, tad sabiedrībai arī pietrūkst izglītības par to, ka arī bērniem pāri nedrīkst darīt, jā, un tad mēs arī uz ielām varam redzēt tā kā paraustot, jā, vai kliedzot vai tādā veidā, un diemžēl, jā, līdz ar to arī tāda ļoti liela kaut kādā ziņā tolerance pret to, ka dzīvnieki arī drīkst paraustīt, jā, ka tādā mirklī, ja dzīvnieks sāk riet, jā, tad mēs varam redzēt, kā pret viņu izturās, jā, nevis mierīgi, jā, bet tur sāk, tā stingri, tas ir tas, ko es diezgan bieži redzu, jā, un man liekas, ka man ļoti patīk, kā tu vēlies, ka trūks patiesībā cilvēkiem vienkārši zināšanas, jā, ko tad darīt, un tāpēc es piekrītu, ka mēs varam ņemt un sodīt vai patiesībā daudz labāk izglītot, jā, pieiet klāt, jā, atkarīgā ļoti no situācijas, jā, tā kā reizēm varbūt tā kā nogaidīt un tad saprast vai iet klāt, bet
izglītot par to, kāpēc ir svarīgi izturēties pret suni, kas varbūt ir nobijies, jā, pret dzīvnieku, kam pēkšņi ir kaut kā viņš sāk riet vai varbūt, kad izturēties ar cieņu, jā, un man liekas, ka tas ļoti sabiedrībā pietrūkst, jā, tā kā tā galvenā lieta, man liekas, ka jo mazāk būs tolerants sabiedrībā pret vardarbību, jā, jo vairāk mēs panāksim arī to, ka pret dzīvniekiem tā neizturās. Jā, horizontāls ir līdzīgs. Absolūti. Ričard, tu minēji par to, ka jūs skolotāji ved uz praktiskajām nodarbībām. Pastāst, ko jūs tur vēl darat? Un ko jums skolotājs stāst? Es saprotu, ka tā ir viņas iniciatīva lielā mērā. Jā. Viņi ir tas, kas jūs ved, stāsta, rāda, pamāca, iedod. Pastāst, ko jūs darat varbūt? Mēs palīdzam, tīram, atbalstam, dažreiz arī braucam uz pasākumiem. Mēs darām, var teikt, visu, ko mēs varam, jo man šķiet mazs darbs var palīdzēt. Ja kopā mēs izdarīsim visi pa bišķiņam, tad tas būs jau viens vesels. Paldies, Malič. Tas ir reāli labi skolotāji. Kā sauc to skolotāju? Aija Zeltiņa. Aija Zeltiņa. Latvijas lepnumā mēs viņu pieteiksim, klausies. Jo tad, kad skolotāja Zeltiņa mums piezvanīja septembrī un teica, mēs esam gatavi braukt katru nedēļu uz Ulubeli strādāt. Mēs teicām, beidziet. Ko nozīmē katru nedēļu? Jā. Būs 30 grādi augsts. Nē, mēs brauksim. Un patiešām, tas bija katru nedēļu, katra trešdiena bija Valdorfas skolas 4. klase tobrīd. Jā. Pie mums, neatkarīgi no laika apstākļiem, un tiešām kā tāda maza burvīga rūķu komanda darīja pilnīgi visus darbiņus, kurus viņiem uzticēja. Un tas bija patiešām milzīgs prieks skatīties, kā tie bērni arī gada gaitā mainās. Jo viņi no sākuma bija, patversme bija svešvieta viņiem, un beigās viņi bija pilnīgi savējie. Pilnīgi savējie, gan ar komandu, Ulubeles komandu, gan ar visiem dzīvniekiem. Jā, bet, protams, tu sauc kopā nemācies. No kā tev sākumā bija bišķiņ bail? Vai kas tev likās tāds, nesaprotu, nezinu, un ko tu iemācījies? Vispār man bija tāda atbildības sajūta, jo es vispār biju pirmo reizi tādās telpās un bija tā bišķīt nervozi, bet tad, kad visi pret tevīm attiecas jauki, tad tu tā mierīgi vari iebraukt tur iekšā. Man šķiet, tad, kad tu esi mierīgāks, ar labām emocijām, visi iet daudz ātrāk un foršāk. Jā, tas tā ir. Saka tā, vēs suņus pastaigā. Es atceros, tagad bija pirmo reizi. Man arī bija sajūta, ka viņi visi skatās ar tik mīļām sirsnīgām acīm uz tevi, un viņi ir 200. Kuru izvest pastaigā? Tā cilvēciskā sajūta. Gribās visus paņemt, bet visus nevar. Skaidrs, ka viņi tev aizvelks uz kaut kuriem. Kā tu saprati, kurš ir tavs draugs tajā dienā, attiecīgi, pirmo reizi? Vispār vislabāk ir staigāt ar mūsējiem opīšiem, jo ne visi cilvēki uztver, ka opīši ir tie paši suņi, tikpat forši, tikpat aktīvi, jo dažiem cilvēkiem vajag vienkārši to nosaukumu kucēns. Ja viņš ir mazāks, tad viņš ir foršāks, bet es varu pateikt, ka tas tā nav. Tavs novērojums tas ir, jā. Paldies, Ričard, paldies. Ainu, par šo te jautājumu vēl nedaudz pieliekot klāt arī tavas domas. Kā es minēju, likumi mums ir, sabiedriskā vienošanās, tā kā ir, un tad ir dzīve. Ko tu redzi, ko varētu darīt citādāk? Iedod savus domgraudus tādu, tad nopaļojot lēni. Varētu runāt par to ļoti gari. Ticu. Līdz rītam. Seans mums ir tikai 25 minūtes. Žēl, jā. Jo tie ideāli, kas saucās cilvēcība un visi tie apakšpunkti, ja cilvēks sevi realizē, viņi jūtās daudz labāk savā ādā, viņam nav vajadzīga vara, ko izlikt pār neaizsargātu dzīvību. Vai tas ir cilvēks vai dzīvnieks?
Es domāju, mūsu sabiedrē pietiekoši daudz cilvēku, kas ir nelaimīgi savā ādā, un viņiem vajag varu izrādīt pa katru cenu, lai viņi apstiprina to, ka viņi ir dzīvi un ka viņi ir nopelnījuši šeit būt, bet viņu uzvedība ir tik dairunīga, kas liek kaunēties par mūsu attiecību kultūru reizēm, diemžēl. Tas ir tas, ko tu minēji, ko Ilze Jansone teica. Tie cilvēki ir starp mums, visi izskatās pieklājīgi līdz zināmai robežai, kad kaut kas izsit viņus no līdzsvara, un tas reizēm ir mazs sīkums. Un mēs redzam, ka cilvēki nemāk kontrolēt savus dusmu impulsus, un viņi nesaprot, ka viņi ir vardarbīgi tajā brīdī. Ja tu viņam piestādīsi rēķinu par to, viņš te uztaisīs par muļķi un pateiks, ka tu esi vardarbīgi, jo tu iejaucies viņa personiskajā telpā. Tāpēc reizēm ir tā kā piesardzība vajadzīga, tā novērtēt situāciju, jo neprognozējam cilvēku uzvedību, tas ir diezgan briesmīgi, un mēs tā kā gribam būt arī piesardzīgi, nevis bailīgi. Bailes paralizē mums rīkoties adekvāti, bet piesardzība mums jau izanalizēt situāciju un apliecināt savas vērtības. Vai tu esi liels, mazs, tievs vai resns, jebkurā brīdī tu kā cilvēks var apstiprināt, ka tev ir kaut kāds morāls kodeks iekšējais, neatkarīgi no tā, kas notiek lielajos likumos. Jā, paldies. Punkts āmen. Āmen. Es drīkstu apstāties. Jā, es drīkst. Es drīkstu. Drīkst. Ko varētu darīt? Mēs tāpat kā māca, kā rīkoties signalizācijas gadījumā. Jā, tad tāpat arī mācīt patiesībā, ko darīt situācijā, ja tu kaut ko tādu redzi. Ja, jo es ļoti labi atceros, kā es man ir superīgs suns Džeks Rasels, un mēs regulāri ejam skriet. Un Ziedoņdārzā vienā brīdī mēs tā kā skrienam, un pēkšņi man, tur pat ir vīrietis, kuram arī ir suns, un viņš to sunu pilnīgi uzkūda mūs virsū. Un es pilnīgi atceros to šoku, ka man vispār likās, kas tas tāds ir. Ja? Un tad es biju viens no tiem cilvēkiem, kas nezina, kā rīkoties. Ja? Un es aizgāju mājās un dalījos, aiz tā šoka, kā? Ko darīt? Un te man nāk prātā par to, ka ja es zinātu, man būtu iemācīts, ko darīt, ja? Pa solītam, es redzu, ka suni rausta vai sunim sit, vai jebkurā gadījumā dara pāri, ja? Kad kas tad ir tā lieta, ko man darīt? Ja? Un viņa izspēlēta. Tas tāpat kā es mājās mācīju bērniem, ko dari tad, kad tev kāds rauj ārā somu, kā rīkoties. Un ne tikai stāstīt mutiski, ja? Bet arī reāli izspēlēt tās situācijas. Jā. Un ko darīt, lai tas suni rausta tajā parkā? Ko darīt šodien? Vai tu otrais būtu tajā situācijā? Deja vu? Deja vu, tas, ko darīt? Es droši vien tādā vienā mirklī, ka es apstātos. Jā. Jā, un tad es paprasīju viņiem, kas tas tāds ir. Stop. Jā. Šitas nav. Un ja viņš uz mani sāk kliegt, tad es izmantotu tavu situāciju ar telefonu. Jā, bet es parādīju, ka šitas nav pieņemams. Ja, un kad es gribētu par šo vai tālāk attiecīgi ziņot vai kā, bet es patiesībā, godīgi sakot, es nezinu, ko šādās situācijās darīt. Ja, bet no tā laika es esmu ārkārtīgi piesardzīgs skrienot. Paldies. Paldies jums. Mūsu lielā tēma bija mājdzīvnieku vērtība jauniešu acīs un izejot cauri šim visam par to, kāda mēs esam kā sabiedrība. Jūs pēc kā autori, es gribētu uzdot vienu jautājumu. Ar ko sākt? Jūs gribētu, lai likumus koriģē, varbūt kaut kādas citas patvērsuma formas, vēl kaut kas. Ko jūs gribētu redzēt vēl un ko jūs redzat risinājumu? Lai izveido mehānismus kontrolēt. Tu domā, ko tu likumi ir, jā, likumi? Jā, restīgi, kas kontrolē likumu vai ievērošanu. Tad soda neizbēgamība, tā to sauc. Sapratu? Jā, saki? Izmaiņas civil likumā. Paldies! Paldies, super! Es aizmirsu pateikt sākumā, ka šo debatu mēs un visus jūs filmējam, fotografējam. Jā. Bet mēs piefiksējām, jā. Bet pats bija jāpasaka, ievērot likumu. Labi, mīļie draugi, es jums saku mīļi, paldies. Sindī nāc pievienojas mums. Aplaus mūsu dalībniekiem. Jā. Aina Paiša, Gunita Kleinberga, Diana Eleksa un Ričards.